Kas ir tas, ko tavuprāt, protams, baznīca var iedot, ko psihoterapija varbūt tās nevar, un otrādi arī, ko var iedot psihoterapija, kad ir tie brīži, kad tiešām cilvēkam varbūt tās vajadzētu griezties pie speciālista, kad varbūt tas būs par maz ar šo? Viennozīmīgi es gribu teikt, ka psihoterapija, psihologi, psihoterapeiti, psihiatri. Psihiatri tie, kas ar zālēm ārstē. Jā, bet arī tiem. Es zinu daudzus stāstus, kur cilvēks saka, es aizēju pie mācītājs saka, ne tikai paļaujies, tic Dievam un viss kārtās. Absolūti, ja tev ir jau, klīniska depresija, psihiatrs tev izrakstīs antidepresantus. Un tur lūksi vai nelūksi, bet tev tas bioķīmiskais sastāvs tavās smadzenēs neatjaunoja tik ātri. Ja? Viennozīmīgi, ka šīs te profesijas ir svarīgas. Un protams, mācītājs nevar aizstāt psihiatru, psihoterapeitu, psihologs. Ja? Mācītājs varētu būt līdzīgi psihologam. Uzklausīt, uzdot kaut kādas kontroli jautājumus, ja, patestēt, bet tas, ko baznīca var piedāvāt, nevis tikai ar mācītāju sarunu, un tad tev debesis atvērsies un viss dzīve būs kārtībā. Ja. Es domāju, ka kā kurš mācītājs.